Esiet sveicināti! Šajā raidījumā runāsim par Latgales problēmām un to iespējamo risinājumu. Runājot ar pašvaldību vadītājiem, kādu viņu redz šo te izeju no Latgales nebūšanām, proti lielo bezdarba līmeni, cilvēku aizbraukšanu, viņi bieži vien saka, ka tas atkarīgs ir no valsts vīriem, un ar to arī šī saruna beidzās, jo tieši viņi domā šo te valsts politiku, kāda tā būs, un šīs te nostādnes. Un ar to mūsu saruna beidzās, un šodien tieši tāpēc mēs esam uzaicinājuši ministru kungu studiju kopā ar pašvaldību vadītājiem, lai mums būtu šī diskusija un mēs spētu saprast, kā mēs kopīgiem spēkiem varētu iziet un Latgali attīstītu. Tātad studijā kopā ar mums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs. Sveicināti! Sveicināti! Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Sveicināti! Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Sveicināti! Kā arī Aleksandrs Bartaševičs, kas ir Rezeknes pilsētas domes priekšsēdētājs. Sveicināti! Sveicināti! Raidījumu sāksim ar uzņēmējdarbības attīstību, kas ir, jāsaka, ne tikai Latgales problēma, bet arī visas Latvijas problēma. Bet tīpaši Latgales, jo Latgale tiek saukta gan par depresīvo reģionu, jo ir lielākais arī šis bezdarba līmenis, kas šobrīd ir 20,4%. Un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs kādā intervijā šā gada sākumā ir atzinis, ka Latgali no iznīcības var paglābt jaunu darba vietu izveidi. Vai jūs šobrīd, Upenieka kungs, domājat tāpat? Es domāju tāpat. Un, ja runājam par uzņēmēju darbību, protams, ka es gribētu, ja runājot par visu Latgali kopā, no sākuma nodefinēt valstī kopā mums, ka Latgale ir viens no reģioniem un ka mēs ejam uz reģionu izlīdzināšanu. Un nākošais punkts līdz ar to jautājums, vai mēs Latgalē izvirzam īpaši atbalstāmās teritorijas statusu, ko mēs varam runāt par Nacionālo attīstības plānu, kur var ierakstīt tieši Latgalē atsevišķus pasākumus. Trešām kārtām par uzņēmēju darbību, ko, ja mēs runājam, ļoti precīzi jānodefinē pašvaldību likumdošana saistībā ar uzņēmēju darbību, valsts likumdošana un, protams, uzņēmēju darbības atbalsta formas, kā mēs to varam darīt kopā. Jautājums, vai tās ir noteiktas darbības, vai mēs subsidējam jaunu darba vietu radīšanu, kas ir viens no Eiropā ir pierādījies par labu pasākumu, vai to dara tikai uzņēmēji vai kopā ar pašvaldībām. Es domāju, ka mēs nonāksim uz vairāk valsts piemēra, ka to ir jādara kopā. Jautājums, lai būtu sakārtota likumdošana. Jūs atbildot esat teicis, ka Latgale no iznīcības var glābt jaunu darba vietu radīšanu. Jūs, prāt, ir tik traki no iznīcības, kad jūs lietojat šo vārdu? Es domāju, mēs vēl pagaidām neapzināmies šito situāciju. Mani izbrīna tik tiešām, ka ir valstī arī noteikti reģioni, kuriem neklājas vieglāk. Es uzskatu, ka Latgalē vienkārši tas ir asāk jūtams, un es domāju, ka vispār lauku problēma ir sasāpējusi. Jautājums, protams, ir sākot ar infrastruktūru, valsts, pašvaldības. Jāsaprot, ka tieši Latgalē jābūt kaut kādai priekšrocībai uzņēmējiem, lai viņš uz šejieni ietu. Tātad, vai tā ir nodokļu politika, tas ir grūti administrējams pasākums, vai tā ir ražošanas zonu izveide ne tikai lielās pilsētās, bet arī jebkurā vietā, kur vispār varētu būt ražotājs, konkrēts ražotājs. Jautājums Latvenergo politika. Un, protams, es domāju, ka ir diezgan ātrā tempā jādomā par privāto un pašvaldību partnerību. Un, protams, jautājums par lauksaimniecību, ja mēs skaramies, jādomā par mūsu zemes izpirkšanu. Gribētu teikt, ja visu mēs ar kaut ko varam samainīt, zeltu varam ar dimantiem, metālu ar
ar plasmas, tad zemi mēs neko nesamainīsim. Jūs te uzskaitījāt virkni problēmas un arī varbūt iespējamos tos risinājumus. Ko par to domā ministra kungs? Vai jūs piekrītat tam, ka Latgalē šī situācija ir nedaudz sarežģītāka un varbūt kritiskāka nekā citiem reģioniem? Un vai, ja jā, tad vai ir plāns, kā to varētu mainīt? Es daudz kam, kas šeit jau tika minēts, var piekrist. Es domāju, tas ir izskanējis arī iepriekš. Man liekas, no tādiem lieliem uzstādījumiem pirmkārt ir jāsaprot tas, ka reģiona attīstība un tāda reģiona saglabāšana, tas kaut ko maksā. Ja? Un skaidrs, ka tā tīri, ja mēs paskatāmies ekonomiski, tad mēs visi varam vienkārši kopā ar visu Rīgu droši vien pārcelties uz Helsinkiem, un tas būs visizdevīgākais risinājums visām mūsu problēmām. Tomēr mums katram acīm redzot kaut kur sirdī ir šī teritorija Latvija, taiskaitā Latgale, kādam tāpēc, ka tur saknes, kā man pašam ir no vienas puses vecākiem saknes ir Latgalē dziļā, pie tam Rēzeknes tūmā Saksta galā, ja, un citiem varbūt kādu citu iemeslu dēļ, bet mēs tomēr vēlamies apdzīvot visu Latvijas teritoriju. Un tas ir dārgi, ja, ar to ir jārēķinās. Un es esmu pārliecināts, ka mēs šiem kompromisiem esam gatavi. Mēs esam pietiekoši saprātīgi nācija, lai saprastu, ka tas ir tas attīstības ceļš. Un jautājums ir, kā to izdarīt. Līdz šim reģionālā politika nav Latvijā darbojusies. To pierāda šī situācija. Reģionālā politika nav kaut kas tāds, ko var vienā dienā sākt darīt pareizi un nākamā dienā uz brokastīm iegūt rezultātu. Līdz ar to tās kļūdas, kas ir pieļautas varbūt pēdējo 10-5 gadu laikā, mēs tiešām visizteiktāk redzam šobrīd. Runājot par Latgali, jā, es piekrītu, ka Latgale ir reģions, kurā šīs problēmas mēs tādu vai citādu iemeslu dēļ varbūt redzam visasāk. Tāpat laikā arī runājot par Latgali, mēs tomēr mēram vidējo temperatūru slimnīcā. Ja? Arī bezdarbs Latgalē visur nav vienāds, arī tā depresivitāte, ko jūs minējāt, visur Latgalē nav vienāda. Ja? Un arī pārējā Latvijā, gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Zemgalē ir reģioni, kuros ir līdzīga līmeņa problēmas. Tikai varbūt tas nav izteikts tik ļoti visā reģionā. Katrā pārējos reģionos ir izteikti kaut kādi reģionu līderi, kur velk visu reģionu uz priekšu kā attīstības centri. Kā tieši uzņēmējdarbības attīstības centri. Latgalē tas, kas ir raksturīgi, ir, ka tieši uzņēmējdarbība ir visvājāk attīstīta, un tieši Latgalē iedzīvotāju gatavība iesaistīties uzņēmējdarbībā un palīdzēt sev pašiem ir viszemākā. Tāpat arī Latgales iedzīvotāju vēlēšanās mācīties ir viszemākā. Un šeit es nesaku to tāpēc, lai kaut kā norādītu, kas ir nepareizi ar Latgales iedzīvotājiem. Es saku vienkārši, ka tā ir tā problēma analīze, un acīm redzot, tas ir jāņem vērā. Jo, ja mēs paskatāmies tīri uz skaitļiem, piemēram, infrastruktūras investīcijās, tad šeit nav problēma. Latgalē proporcionāli investīcijas infrastruktūrā ir notikušas līdzīgi kā pārējā Latvijā. Ja arī nedaudz mazāk, tad tā starpība nav tik liela. Varbūt mēs varam pāriet pie balvu situācijas, jo jūs minējāt, ka Latgalē trūks šīs motivācijas pašiem kaut ko uzsākt. Un balvos darbojās biznesa inkubators šķiet teju gadu, tas ir par Eiropas līdzekļiem izveidots. Tur darbojās šobrīd tikai 3 uzņēmēji. Jūsuprāt, kas pietrūkst citiem, jo ir šī iespēja radīta, kur var nākt atbalsta jaunos uzņēmējus. Kāpēc nav šīs motivācijas? Kāpēc baidās? Vispirms runas sākumā laikam jāpasakās ministra kungam, kas tomēr ir faktiski viens no, var teikt, pirmajiem politiķiem, kas tā reāli mēģina iedziļināties un kopīgi meklēt risinājumu tām problēmām, it sevišķi, kas šeit skar mums Latgalē. Jo iepriekšējie ministri, mēs viņu zinām pēc portretiem, kuri šobrīd karājās ministrijās pie sienas, bet es ceru, ka Sprūdža kunga tāds virziens vēlēšanās šeit kaut ko uzlabot un kopīgi ar mums, tas es ceru, ka dos rezultātu. Ja runā par balviem, tā ir arī Latgales sastāvdaļa. Skaidrs, ka mums jaunieši praktiski lielākā daļa brauc vienvirzienā mācīties. Uz Rīgu, Jelgavu, citur un atpakaļ vairs nebrauc.
nav šī vide, jo ir tā, ka visā Latvijā ir tāda unificēta pieeja, gan nodokļu sistēma, gan bankas, kur ir jāņem aizņēmumi. Es uzskatu, ka unificēta pieeja jau sen ir laiks, kas ir pagājis Latvijā garām. Es uzskatu, ka jau vismaz Rīga un Rīgas apkārtne būtu jāizdala atsevišķi, kur ir viena situācija ļoti labvēlīga uzņēmēju darbībai. Un pārējā Latvijā ir tomēr cita pavisam situācija, un Latgale it īpaši tas tā, izteikts. Par uzņēmēju darbību balvos. Pašvaldībām ir iespējas un tiesības, kārtot visas lietas, pakalpojumus, kas saistās ar komunikācijām, ceļiem, pakalpojumu sniegšanu, ūdensvadi, dzīvošana, pabalsti sociāli un tā tālāk. Bet nav tiesību nodarboties ar ražošanu. Likumā ir rakstīts, ka pašvaldība var tikai sekmēt. Tad mēs šo sekmēšanu arī cenšamies izdarīt. Jūs minējāt, kad Balvos ir izveidots biznesa centrs par Eiropas līdzekļiem. Tas tā nav. Tas ir izveidots par pašvaldības līdzekļiem. Mēs katru gadu cenšamies ieguldīt, modernizēt un atjaunot. Tur ir piesaistīti ir Eiropas līdzekļi? Ne, tur nav. Tur ir pamatā pašvaldības līdzekļi, renovēta ēka, bijušais ķirurģijas sen korpus. Un mēs katru gadu cenšamies atjaunot. Bet tur ir piesaistīti līdzekļi saistībā ar biznesa inkubatoru, kur kopā ar Rēzekni mēs tieši mēģinām zināmā veidā atbalstīt šos uzņēmējus, sevišķi jaunos. Tur ir priekšrocības telpu īre un drusciņi dažādi citādi, atbalsts. Šogad mēs īpaši mēģinām šo biznesa centra aktivitāti pastiprināt. Speciāli vēl meklējām un esam, liekas, atraduši arī projektu vadītāju, kas varētu strādāt šajā biznesa centrā. Bet tas viss ir, aizberga redzamā daļa. Neredzamā daļa. Tā, diemžēl, ir kopējā valsts politika, un tur ir jāatzīst, ka tā politika nav viennozīmīga visā Latvijā līdzvērtīga. Un nodokļi jaunajiem uzņēmējiem, ja grib jauns cilvēks sākt strādāt, kā viņš to var izdarīt? Viņam tik un tā jāmeklē kredīti. No valsts atbalsta īpaša nav. Ja, jāmaksā uzreiz ar pirmo dienu nodokļi no tā, kā to dara, nogruntējušies uzņēmēji, nebūs nekā viņam. Viņam ir jāmeklē kredīts, jāieķīlā kaut kādi īpašumi, kuru viņam nav kā jaunam specialistam. Problēma ir daudz. Ko ministra kungs varētu teikt? Tu uzskaitīji arī šos te iemeslus, kāpēc nav šīs te aktivitātes? Jā, tos iemeslus es noteikti arī varētu skaidrot. Es gribu dažus varbūt minēt un plus arī uzreiz ar izcinājumiem. Viena lieta ir pozitīva, jo es tomēr ik pa brītiņam mēģināšu arī kaut ko pozitīvu ielikt, ne tikai, ka mums viss ir slikti. Ir mikro uzņēmuma programma un tā dod daudzās nozarēs mazajiem uzņēmumiem, tā dod to startu iespēju attīstīties tiešām ar zemākiem nodokļiem. Bet tad vēl pie tām lietām, kas ir izteikts problēmas, ko parāda aptaujas gan Latgalē, gan pārējos Latvijas reģionos, tas ir šiem te uzņēmējiem, kur varbūt tā kā svārstās uzsākt vai ne, jo savu uzņēmējdarbību ir bailes no kontrolējošām iestādēm, daļēji nezināšanas dēļ, daļēji šo te kontrolējošo iestāžu reputācijas dēļ. Viņi jau paši personīgi nav saskārušies, bet viņi ir dzirdējuši, kā draugam ir gājis, viņi ir dzirdējuši, kā vecākiem gājis, brāļiem, pazīstamiem cilvēkiem. Ja? Tāpat arī, protams, ir tā saucamā sēklas kapitāla trūkums, bet šeit es vairāk gribētu runāt par to, ka nevis ir tāds hronisks viņa trūkums, ir sadrumstalotība piedāvājumā, kas rezultējas tajā, ka tie cilvēki, kuri gribētu kaut ko sākt darīt, viņi nevar atrast, kur tā nauda ir. Un tāpat laikā tajās programmās, kuras valsts piedāvā, gan caur Hipoteku banku, gan caur Latvijas investīciju aģentūru, gan caur Komercbankām, tur šie te līdzekļi paliek un it kā tās programmas iet slikti. Ja? Bet mēs nespējam salikt kopā tos cilvēkus, kur varētu kaut ko darīt ar to naudu, kas ir. Ja? Tad ir vēl pēdējā lieta, man liekas, par inkubatoru, kas ir būtiski. Ir jāsaprot, ka inkubatoram mūsdienās ir jāiet ielās. Respektīvi, mēs nevaram uzlikt vienu skaistu māju un teikt, šeit ir inkubators, uzņēmēji nāciet. Latgales gadījumā ir sevišķi situācijā, kur cilvēkiem ir tās bailes un
tā nedrošība par to soli spērt. Ja? Mēs nevaram sagaidīt, ka tādā veidā tie cilvēki nāks. Kādi atnāks? Ja? Bet mums ir jāpanāk situācija, kurā tas inkubators iet pie tiem cilvēkiem un runā ar cilvēkiem konkrēti un meklē tos kandidātus, kurus varētu burtiski ievilkt tajā uzņēmēja darbībā, no kuras mēs atkal tālāk varam veidot veiksmīgos piemērus, kas pārējos citus viņu kaimiņus motivēs iesaistīties, nevis bremzēs ar stāstiem par slikto PVD, par slikto vidi, par slikto Balvu valsts novada vidas mērs, dienas. viņš minēja arī to, ka būtu nepieciešamas nodokļu atlaides kādas jaunajiem, vai tas ir iespējams, vai to mēs varam rakstīt kā reāli risinājumu? Jā, pie nodokļu atlaidēm es jau teicu, ka šī mikro uzņēmuma, tas ir tieši tas, kam tas ir domāts. Līdz 70,000 apgrozījumam, kas vienam mazam uzņēmējam, tikko sākušam, teiksim, kaut kādā Latvijas novadā, tas diezgan liels apgrozījums, viņam ir jāmaksā pietiekami zemi nodokļi, daudz zemāki kā, teiksim, tad, kad viņš pārto par SIA. Ja? Tad ir tā sūdzība, kas mums šobrīd ir no mikro uzņēmējiem, ka tajā brīdī, kad viņiem jādara tas leciens, tad tas leciens ir par lielu. Ja, respektīvi, kad viņam jākļūst par SIA, viņam pieaug tik dramatiski nodokļu izdevumi, ka viņam ir jātaisa vispār cits bizness kaut kāds, ja, jo tas bizness vairs nestrādā pie tā nodokļu režīma, kas viņam iestājās. Bet šeit mums jārunā par nodokļu politiku vispār valstī, kur ir skaidrs, ka darba spēka nodokļu sloks ir par lielu, un mums ir jāmeklē risinājumi, kā to mazināt, un pie tā valdība strādā. Tās nav lietas, ko var izdarīt ļoti ātri, bet, ja jūs atceraties, Zetlera reforma partijas uzstādījums ir 9% punkti, ja par 1/4 daļu samazināt darba spēka nodokļus 3 gadu laikā, ja mēs varētu 13. gadā, teiksim, pa 1, 2, 3% varbūt, ja vēl skatoties, kā to kombinēt ar neapliekamo minimumu, jo vismazais sargātos iedzīvotājus tieši neapliekamais minimums visvairāk ietekmēs un pasargās. Ja? Tad, ja mēs to varētu izdarīt uz 13. gadu dažu procentu punktu robežās, tas būtu labi. Cerams, ka 14. vēl, cerams, ka 15. vēl. Ja? Ko Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs gaida no 11. Saeimas valdības? Kādus šos te risinājumus, reālus soļus, lai Rēzekne varbūt beidzot varētu teikt, ka mums nav lielākais bezdarba līmenis valstī? Atklāt sakot, es neko negaidu no Saeimas un no valdības, jo tā iepriekšēja pieredze rāda, ka vislabas lietas notika uz vietas un tikai pēc savas iniciatīvas. Ja? Tas ir pirmais. Protams, nebūtu slikti, ja gan valdība, gan parlaments, gan prezidents dažādus veidus viņi demonstrē, ka vēlas un arī dažreiz arī palīdz konkrētos gadījumus reģionam. Ja viņi tomēr reāli sāk strādāt vairāk uz valsts, sāk strādāt vairāk domāt par Latvijas attīstību. Protams, ka ir dažādas teorijas, kā attīstīt tā saucamu stagnējušu reģionu un kāda veida pamudināt cilvēkus strādāt. Arī daži no šitiem tie paņēmiem bija šeit pieminēti, bet ja mēs pieņemsim tos pašus mikrouzņēmumus, mēs ļoti labi sapratam, ka mikrouzņēmums nekāda veida nevar būt saistīts ar industriālu ražotni. Ja, jo, protams, mikrouzņēmumi, ka tādi ir vajadzīgi tikai apkalpojuša sfēra. Piemēram, tas frizieri, tur es nezinu, kaut kādas ēdnīca, kaut kāda, tāda veida. Ja, kaut gan tur jau uzreiz mēs to apgrozījumu palielinām tik stipri, ka mikrouzņēmums nedrīkst vairs pastāvēt, bet jāreģistrē SIA. Tad, ja mēs runājam par kaut kādu izravienu, manuprāt, pirmais solis ir saprast, ka ja mums eksistē kohēzija politika, viņam jābūt virzītai tieši uz reģionu izlīdzināšanu. Acīm redzami, ka Latgalē ir vissliktākā situācija. Acīm redzami, ka šeit tas apgrozījums un IKP uz vienu iedzīvotāju 2-3 reizes mazāk nekā dažos rajonos Latvijā. Es jau nerunāju par Eiropu. Tad, ja mēs sludinām, ka mums ir kohēzijas politika ir vajadzīga, tad daram to par kohēzijas politiku. Nevis piesiedzoties ar kohēzijas terminu, mēs mēģinām dalīt naudu tā, ka mums tas ir izdevīgāk un vajadzīgs. Un ja mēs to darīsim, tad mēs uzreiz redzēsim, lai izlīdzinātu radītājus
Latgale un pārējā Latvija, tad mums jāiegulda daudz vairāk naudas, nekā mēs to darām tagad. Manuprāt, nav pietiekoši ieguldīt tikpat daudz naudas un ar to liepoties, kā pieņemsim, kā Rīga, ja, uz vienu iedzīvotāju. Ja mēs gribam izlīdzināt, tad vajag vairāk. Tas ir viennozīmīgi. Vajag vairāk naudas. Kur mēs šo naudu varbūt varētu ministra kungam pajautāt, kur mēs viņu varētu dabūt? Jo Latvija vienmēr šodzās, kad mums šīs te naudas pietrūkst. Es gribēju vienu repliku tikai par to, ko Reziņš mērs teica par attiecībā uz dažādām teorijām reģionālajai attīstībai. Man liekas, viena nozīmīga lieta, ka tiešām tā ir dažādas teorijas un ir grūti precīzi pateikt, kurā vietā tieši nostrādās, tāpēc arī mēs meklējam dažādus mehānismus un skaidrs, ka mēģinām iepazīties arī ar pasaules pieredzi, un to pašu dara arī pašvaldību vadītāji, braukājot pie kolēģiem pašvaldībās citās valstīs un meklē šos risinājumus. Tas svarīgākais tomēr ir nevis tieši, kuru teoriju mēs pielietojam. Svarīgākais ir, ka mēs vispār kādu teoriju pielietojam. Un svarīgākais efekts no tā, ka mēs vispār kaut ko darām, ir tas, ka mēs parādām cilvēkiem, ka mums rūp, ka mums nav vienalga, kas tur notiek. Un tas motivē tos pašus cilvēkus aktivizēties, jo gala beigās jau tikai tie cilvēki paši sevi izvilks. Mēs jau, neviens no debesīm nenokāps un viņus neizcels tur no tām problēmām. Ja? Un tas varbūt būtiskākais, ko mēs varam iedot, ir tieši šī te motivācija aktivizēties un saprast, ka vēl kādam tas ir svarīgi un ka kaut kāda palīdzība būs un palīdzīgu roku pasniegs. Ja? Bet ļoti būtisks ir šis te finansējums. Jā, uz finansējumu, man liekas, attiecībā uz uzņēmēju darbību. Mums ir jāsaprot, ka tas finansējums uzņēmēju darbības attīstībai ir jādala tādās 3 grupās, kur neviena no tām nav mazsvarīgāka kā citas. Pirmais, mēs jau runājām par mazajiem uzņēmumiem, par mikro uzņēmumiem, par jaunu uzņēmumu dibināšanu. Tādiem ir jābūt, jo tikai tad radīsies lielie. Ja nav pietiekams kritiskās masas, tad nekas nevar sanākt. Tad mēs esam tur, kur esam. Mums ir par maz uzņēmēju un uzņēmumu, lai mums darbotos tā iekārta valstī, kur mēs vēlamies, brīvais tirgus, ekonomika, vispārējais. Ja? Otrs ir esošie uzņēmumi, kuriem ir kaut kādi šobrīd, kuriem ir potenciāls attīstīties, bet viņi atduras pret kaut kādiem griestiem. Un te mēs nonākam, piemēram, pie Latvenergo elektrības pieslēgumiem, ja, kur ir nepieciešams palielināt jaudu. Vadi šeit nav, tā prasti izsakoties. Viņi ir par tievu, ja, vai apakšstaciju par mazu. Un tam uzņēmējiem tas izmaksā 500 000, ko viņš nekad nenopelnīs ar to ražotni. Vai tas atmaksāšanās termiņš katrā ziņā ir par ilgu, to nevar izdarīt. Ja, viņš nevar pacelt šādas investīcijas. Un šeit, protams, ir jābūt mehānismiem, kā palīdzēt. Tas pats attiec uz nodarbinātību, par ko es saprotu, mēs arī vēlāk runāsim tādā ziņā, ka ja uzņēmējiem attīstībai ir vajadzīgi vēl 15 darbinieki, viņam 15 viņš ir salasījis, bet tos nākamos 15 nevar atrast. Neviens negrib nākt pie viņa strādāt, lai arī ir 20% bezdarbs. Ja? Ir jābūt valstiska līmeņa un pašvaldības līmeņa mehānismiem, kas viņam palīdz tos darbiniekus atrast, dabūt, ievest, ja vajag, ja, vienalga, ko darīt, lai viņam šo problēmu palīdzētu atrisināt. Un trešais ir par lielajiem investoriem, tā saucamajiem, kur mums ir, tā lielākā problēma šobrīd ir, ka mums nozares nesadarbojas savā starpā, jo ārlietu ministrijai ir vēstniecības, kuras, teorētiski viņu vislabākā funkcija būtu, ja viņi pārstāvētu mūsu ekonomiskās intereses, taiskaitā piesaistīt investorus ārzemēs. LIA, respektīvi Latvijas Investīciju attīstības aģentūra, kaut ko šajā virzienā dara, tā kā puslīdz paralēli, puslīdz nē. Tāpat ir, un tad otrs vēl ir pašvaldību piedāvājums, kurš līdz tai augšai, līdz tam, ko tad mēs tur vedam, rādīt tiem investoriem, ko mēs piedāvājam, tas arī ļoti slikti šobrīd nonāk, jo nav tādas koordinācijas. Kas ir tas, kas ir Ēzeknes priekšrocības, kas ir Balvu priekšrocības, kas ir Krāslavas priekšrocības. Ja? Un attiecīgi šīs 3 grupas neviena no šīm nedrīkst aizmirst. Skaidrs, ka šeit ir būtisks arī investīcija jautājums un tāpat arī Latgales programma, pie kuras mēs strādājam, tie 10 miljonu latu, par kuriem mēs runājam. Kazināvski kungam ir kaut kas piebilstams. Jā, es gribēju šajā nopietnējā sarunā pateikt vienu tādu konkrētu lietu priekšlikumu. Jā, finanses tas ir tiešām pats svarīgākais. Tas ir asinis jebkam, biznesam un pārējiem. Zināt, tagad ir tāds brīdis, kā reize. Valsts strādā pie nacionāla attīstības plāna. Mēs gatavojamies tagad nākošais programmēšanas periods Eiropas Savienībā no 2014. līdz 2020. gadam.
arī nacionālais plāns. Mēs esam vairāku virkni priekšlikumu izstrādājuši, un viens no būtiskākajiem manā skatījumā, kas varbūt būtu tiešām valdībai jāpadomā, varbūt šo nacionālo plānu, vispār šo pieeju attiecībā uz struktūra fondiem drusciņi mainīt. Nevis pēc nozaru principa, bet pēc reģionu principa. Kāpēc? Ko tas dotu? Iestrādāt nacionālajā plānā, teiksim, reģionu principu. Katram reģionam, teiksim, Latgalei ir savs attīstības plāns, kur ir konkrēti pasākumi un finansējums, un tā ir katram reģionam, un tās ir nacionālā plāna sastāvdaļas ar visu finansējumu, ar visiem pasākumiem, kas tur jāveic, biznesā, infrastruktūrā, ceļus, da jebkur. Un tas izslēgtu iespēju, ka, teiksim, bagāti mēri kaut kur otrpus Latvijai, šiverējoties var panākt daudz vairāk, un tātad nelīdzsvarot attīstīt Latviju. Starp citu, Rīgai būtu jāpadomā. Struktūra fondu līdzekļi ir paredzēti 75% no Eiropas vidējā tam attīstības valstīm un reģioniem. Eiropā, teiksim, Vācijā neattīstā par struktūra fondu līdzekļiem bagātos reģionus. Tas attiecas uz Rīgu. Rīgai šobrīd ir pēc mūsu informācijas 98% jau no vidējā attīstības. Es domāju, ka jau būtu laiks varbūt pārējiem reģioniem, un arī Latgalei, šādus plānus ar šādiem pasākumiem, un, kā teica Rēzeknes mērs, katrā vietā, katrā pilsētā konkrēti ieguldīt naudu. Nākošajā programmēšanas periodā tas būtu ļoti liels solis un attīstībai visai valstī kopumā, arī Latgalei. Upenīka kungs. Es varbūt atgriežoties vēlreiz par naudu. Gribu konkrētu piemēru uz Krāslavas novada piemēra. Mums konkrēta šūšanas ceks strādā 21 šuvēja, gadā samaksā 50 000 nodokļos. Grib attīstīties, vēl klāt nāktu 20 šuvējus. Principā tas pats. Mēs šodien nepalīdzot ne ar ko viņi prasa, ko jūs pašvaldība man varētu palīdzēt. Mēs zaudējam gadā uzreiz 50 000. Plus es sociālajos pabalstos vēl samaksāju kaut kur ap 30 000. 80 000 pazūd. Ja mēs šodien konkrētai situācijai pieskaņojam likumdošanu, vai caur pašvaldību, vai caur citām organizācijām, caur lielu un tam līdzīgi, jautājums viena darba vieta šodien, kas dod 2500, varbūt mēs varam iedot 2000. Un viņi gada laikā jau atdot to naudu atpakaļ. Ko ministra kungs var teikt no Balviena, no Krāslavas reāli piemēri, vai tos varētu iedzīvināt? Jā, no Krāslavas bija tāds reālāks piemērs, no Balviena bija vairāk par nacionālās attīstības plānu. Tas arī, kad nākošajā periodā vajag pārskatīt šo naudas Eiropas sadali. Jā, es varbūt sākšu ar to otro tematu, jo tā atbilde būs drusku īsāka. Es esmu pārliecināts, ka šādiem līdzekļiem būtu jābūt pieejamiem uzņēmējdarbības atbalsta attīstības programmās. Ja kaut kādu iemeslu dēļ šie uzņēmēji nekvalificējas šīm programmām, tad ir jāanalizē precīzi, kāpēc nē, un vai ir iespējams kritērijus mainīt tā, lai šie uzņēmēji spētu kvalificēties. Jo nav noslēpums, ka tā ir gan pašvaldības sektorā, gan uzņēmējdarbībā. Ja? Mums ir visu laiku tā sistēma ir tāda, ka uzvar stiprākie. Ja? Visu laiku uzvar labākie projekti, labākie var uzrakstīt labākos projektus, un tā iet uz priekšu. Un tā nevienlīdzība tā šķēra arvien paliek lielāka, jo tie labākie tiek uz priekšu arvien ātrāk un pie arvien lielākiem resursiem, un tie kas sākumā varbūt kaut kādu iemeslu dēļ sāka no zemākas izējas pozīcijas, viņi jau netiek klāt, notiek tieši otrādi. Ja? Un šeit, bet tas ir tāds konkrēta situācija, kurai vienkārši ir jāpaskatās konkrētais risinājums. Attiecībā uz teritoriālo pieeju finansējumu investīciju vispār plānošanai, jā, skaidrs, tas ir arī mans uzstādījums. Vienīgi es teiktu, ka mēs nevaram atteikties no nozariskā dalījuma principā, jo ir nacionāla līmeņa projekti, kuriem skaidrs, ka ir jānotiek nozaru līmenī. Tāpat arī reģionāla līmeņa projekti ir jākoordinē arī nozaru līmenī, bet reģionos jau noteikti ir jānāk iekšā arī pašvaldību redzējumam par to, kas ir būtiskāks. Ja? Un šāds priekšlikums ir valdības darba kārtībā. Protams, ir zinām politika par to, ka tādā veidā samazinās nozaru ministriju ietekme par tiem līdzekļiem, kur tieši tie aiziet. Šī ietekme nonāk pašvaldībās. Es uzskatu, ka tas ir pareizi, tā tam ir jābūt.
Ir virkne ministru valdībā, ar kuriem mums ir līdzīgi sapratni par šo jautājumu, vai ar visiem to es šobrīd nevaru apgalvot, bet katrā ziņā tas jautājums būs augstu valdības darba kārtībā, tieši tādā veidā mēģināt šos te līdzekļus novirzīt. Ja? Kāds beigās būs tas kompromiss, skatīsimies. Ja?